Klāt februāris, ziemas pēdējais mēnesis, ko dēvē arī par sveču mēnesi. Šī diena, 2. februāris, ir ziemas māras, jeb sveču diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta sveču liešanai un dedzināšanai. Savulaik tie bijuši lieli un jautri svētki, kad katrā ziņā vajadzēja gardi mieloties ar miežu biezputru, cūkas gaļu, dzerst alu, ēst sarkanas ogas un daudz smieties. Šo paražu ievēroja, lai nodrošinātu labklājību, auglību, labu ražu un citu izdošanos. Senatnē svece bija gaismas avots, bet mūsdienās vairāk kā dekors, ko aizdedz svētku reizēs, romantiskos brīžos vai arī ikdienā, lai radītu omulīgu gaisotni. Ir kārtējais ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā Limbažos atvērts Montessori bērnu attīstības centrs Es pats. Ko deputāti lēma Domes janvāra sēdē? Aktualitātes kultūras jomā. Limbažu sākuma skolā popularizē sporta dejas. Eiropas Savienības palīdzības programmā iekļautas pakas mazuļiem. Izskanējis gadskārtējais pašdarbnieku vakars. Fitnesa nodarbības ar īpašām bungu vālītēm. Ko februārī piedāvā Limbažu kultūras nams? Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. 26. janvāra Limbažu novada domes sēdē tika izskatīti 34 darba kārtības jautājumi. Deputāti nolēma apstiprināt Limbažu muzeja vidējas termiņa darbības stratēģijas 2017. un 2021. gadam projektu. Tāpat arī tika nolēmts atbalstīt Limbažu novada pašvaldības dalību Latvijas 100-gadē veltītā projekta multimediālas pasakas Kurbats koncerta programma Limbažas realizēšanā ar līdzlības finansējumu 30 000 eiro. Deputāti lēma arī ņemt vairākus kredītus valsts kasē. Tika nolēmts ņemt ilgtermiņa kredītu Ozolēnas pirmskolas izglītības iestādes katlu mājas ar palīgu telpām būvniecībai. Tāpat arī tika nolēmts ņemt valsts kasē kredītu Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kā arī pašvaldības administratīvās sēkas energo efektivitātes paaugstināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei. Deputāti lēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokāla plānojuma nekustamiem īpašumam Silē Limbažu pagastā pilnveidoto redakciju un vides pārskatu projektu. Tāpat arī deputāti nolēma 2017. gada pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā piešķirt aģitācijas veicējiem telpas, lai tiktos ar vēlētājiem. Limbažu pilsētā telpas tika piešķirtas Limbažu novada pašvaldības administratīvā ēkā vai Limbažu kultūras namā, Katvera pagastā Katvera pagasta pārvaldes ēkā, Limbažu pagastā Limbažu pagasta pārvaldes ēkā vai Lādzera pamatskolā, Pēles pagastā Pēles bibliotēkas ēkā, Skultas pagastā Skultas kultūras un integrācijas centrā, Umurgas pagastā Umurgas pagasta pārvaldes ēkā, Vidriša pagastā sporta un kultūras centra Vidriša sajietnams zālē, bet Viļķenes pagastā Viļķenes kultūras namā. Tāpat arī deputāti lēma par finansējumu piešķiršanu dažādām sporta aktivitātēm. Deputāti nolēma atbalstīt motoklubu Moto AZ, piešķirot 750 eiro sportistu startiem un starptautisko čempionātu enduro sprints un cross country organizēšanai 2017. gada enduro sezonā. Tāpat arī nolēma atbalstīt Ziemeļvidzemes karatē un kājas cīņu klubs Tīģeri, piešķirot 1000 eiro 6 sportistu dalībā Latvijas karatē federācijas sacensībās. Atbalstīt tikai Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolu, piešķirot 6500 eiro vieglatlētikas nodaļas audzēkņu un treneru dalībai mācību treniņu nometnēs. Atbalstīta tika arī biedrība Mārtiņa Pļaviņa sporta klubs, kurai tika piešķirts 1400 eiro pludmales volejbolistu dalībai mācību treniņu nometnēs. Tāpat arī tika lemts vairākiem ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem. Ar Limbažu novada domes sēdes lēmumiem varat iepazīties Limbažu novada pašvaldības mājaslapā www.limbažu.lv sadaļā publiskie dokumenti. Pavisam nesen Limbažos Zāles ielā 8 darbu uzsāka Montessori bērnu attīstības centrs Es pats, ko vada māsas Zane un Ance Sirmās. Šeit notiek nodarbības bērniem no 2 līdz 6 gadu vecumam, bet atraidīti netiek arī mazāki interesanti.
Abas Montessori pedagoģes arī ir mammas, un tieši pašu bērni bija tie, kas pamudināja uzsākt ko šādu. Tā bija mūsu ideja. Mēs tā kā vairāk gājām uz Montessori kursiem savas intereses pēc, jo mums pašām tad bērniņiem bija pusotrs gads. Jā. Un tā kā bijām dzirdējuši no Rīgas radiem par šo Montessori, par šo lielisko ideju, sākām pētīt, sākām lasīt. Māsa pieteica mūsu kursos, skolā, Montessori bērnu mājā Rīgā. Nepilni 2 gadu laikā ieguvām šo certifikātu Montessori pedagogs. Un kā mēs nonācām līdz tam, ka mēs gribam ar to dalīties ar citiem. Mēs tajā tik ļoti dziļi iegājām iekšā, mums tas ļoti aizrāva. Un kāpēc gan ne? Kāpēc nedalīties ar citiem, ar šo palīdzēt arī citiem bērniņiem, jo tā ir lieliski iespēja attīstīt bērnus, pilnveidot, sagatavot skolai. Un tā kaut kā. Bērnu attīstības centrs darbojas vien pāris nedēļas, bet pieprasījums ir liels un apmeklētāju rinda jau izveidojusies ļoti gara. Dažāda vecuma bērni labprāt nāk un darbojas ar visu, ko šeit piedāvā. Bērniem ļoti patīk, jo materiāls ir unikāls, tās ir koku rotaļlietas. Katrs materiāls noved līdz kaut kādam rezultātam. Mēs bērnam piedāvājam šo materiālu, sākumā iepazīstamies ar materiālu, pēc tam jau, kad viņš ir apgūst visu materiālus, viņš pats paņems materiālus, mēs viņu vairs to nemudināsim, viņš pats darbosies, un katrs materiāls noved pie rezultātu, un katram materiālam arī ir savu kļūdu kontroli. Mēs īpaši nesakām, nē, nav pareizi, vai tā nav, vai tas neder. Bērns pats sapratīs pēc materiāla, ka tas nav pareizi un izlabos savu kļūdu. Bērnu vecāki savu atvašu darbošanos centrā uzskata par ļoti vērtīgu, jo šeit viss notiek savādāk nekā mājās. Īpaši nozīmīgas nodarbības ir tiem, kuri neapmeklē bērnu dārzu, kā piemēram 2,5 gadus jaunajam Mārtiņam un 2 gadus un 3 mēnešus jaunajam Marko Gustavam. Viņš man neapmeklē no bērnu dārza, un es domāju, ka kaut ko savādāk, kas nav tā kā mājās un nav bērnu dārza, tie arī mantas, kā jūs redzat, nav tādas kad viņam ir interesanti. Kaut kas, vismaz 2 reizes nedēļā viņš tiek ar kaut ko citu arī iemācās un tā kaut kā. Koncentrēšanos viņš varētu iegūt šeit, jo šeit tiešām ir jākoncentrējās uz to, ko viņi dara. Jo viņam mājās tāda, viņš nespēja tik ilgi, tā kā viņš šeit jau 20 minūtes jau vēl vairāk viņš sēž un dara vienu un to pašu, mājās viņš to izdarīt. Šo kabinetu mēs izlēmām apmeklēt tādēļ, ka bērns neiet bērnu dārzā un lai tiktu nodarbināts vairāk nekā mājās, es to varētu, tādēļ mēs nolēmām par šīm nodarbībām. Nav tā, ka es gaidu kaut kādu konkrētu rezultātu, jo, nestrādājot ar bērnu, nekas nebūs, bet ja ar viņu ikdienā nodarbojās, rezultāts ir redzams kaut vai pēc pirmās nodarbības. Jau, piemēram, mājās tika mantās ieviest lielā kārtība, kaut mēs paši brīnījāmies, kāds var notikt pēc pirmās nodarbības. Ja. Marko nodarbības apmeklē jau 4. reizi, un pa šo laiku ir jau daudz ko iemācījies. Kad katrai mantai ir sava vieta, cenšamies ļoti to, tad krāsiņus vairāk atpazīstam, formas, ciparus mākam parādīt, kurš tas ir no 1 līdz 10, jo mums ir šobrīd tikai 2 gadi un 3 mēneši. Jā, tā patīk pupiņas krāmēt un ūdenlietu trauciņā. Tā katra nodarbība bērns grib nākt, viņš saka, viņš nāks pie skolotājas, viņam patīk. Jāatzīmē, ka mācību materiāli piemēroti bērniem dažādos vecumos un ir iedalīti 5 grupās – valodas, matemātikas, dabas zinību, praktiskās dzīves un sajūtu materiālos. Katrs materiāls ir unikāls, jo viņš tikai vienā eksemplārā ir veidots no īpaši zinātniski izstrādātiem materiāliem. Un tas unikālais ir tas, ka bērns spēja katru to materiālu izdzīvot uz savas ādas. Piemēram, mācoties ciparus, bērns ar taustas palīdzību izdzīvo katru cipariņu. Līdz ar to muskuļu atmiņā tas paliek daudz dziļāk, viņam ir daudz vienkāršāk atcerēties to, arī pēc tam skolā. Un tas paliek uzreiz atmiņā. Viņš ar pirkstu velkot, iemācās uzreiz to zīmēt, rakstīt, kas pēc tam daudz vieglāk ir iemācīties visu matemātiku tālāk. Matemātiskie ķermeņi visi ir izdzīvojami, iztaustāmi. Mēs varam redzēt, ka nevis uzzīmēt uz tāfeles tikai lodi, kubu, cilindru, bet mēs varam to paņemt rokās.
Tāpat arī visi burti ir sataustāmi, kas vieglāk ļauj saprast arī rakstīšanas virzienu. Būtiski ir mācības piemērot bērna esošā brīža interesēm, lai tas īstajā momentā sāktu mācīties to, kas viņu piesaista. Mazajiem bērniem 2-gadīgiem mēs no sākuma dodam praktiskās dzīves materiālus, tas ir, lai viņš kļūtu pats patstāvīgs. Piemēram, beram pupiņas, lejam ūdeni, sienam lakatiņus, mācam siet ar šņurīšu palīdzību dažādiem šādiem rāmjiem, tāpat pogāt, sev mācām drēbes. Tas pats ir ar rāvējslēdzējiem, ar klipšiem, dažādi šādi rāmi. Pēc tam mēs dodam visus materiālus, taustāmos materiālus, kas attīsta motoriku, runas mākslu un pēc tam rakstīšanai un valodai, kas palīdzēs visi sīkie materiāli, kas ir paņemami, noliekami, šķirojami pa krāsām, pa lielumiem. Šobrīd kabinets ir aprīkots praktiski ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, bet Zane un Ance tuvākajā laikā plāno uzrakstīt kādu projektu, lai vēl papildinātu šo klāstu ar ko jaunu. Par visu sīkāk, kas šeit notiek, varat uzzināt arī facebook.com lapā Montessori bērnu attīstības centrs Es pats, vai arī zvanot pa tālruni 29 28 37 69 vai 27 80 5318. Limbažu novada pašvaldība šo gadu ir aizsākusi ar vērienīgiem plāniem kultūras jomā. Gaidām ir vairāki ievērojami pasākumi, bet šoreiz kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Saulīte pastāstīs par 2 lielākajiem no tiem. Kultūras joma ir ļoti kustīga, radoša un darbot griboša, bet viena tāda, manuprāt, ļoti spilgts notikums un nozīmīgs notikums un tāds mīļš arī notikums, kas ir ne tikai pie mums, bet kas skar visu Latviju. Tā ir akcija Apskauj Latviju, kurā arī mēs esam iekļauti. Tad Latvijas 100-gadē tiks stādīti 100 spēku ozoli. Un tas notiks 4. maijā, kad mūsu novadā un arī citviet Latvijā jau ir iedzīvojušies arī Baltā Galdauta svētki, bet lūk, būs arī vēl tāds ļoti nozīmīgs notikums. Un tā kā mums ir tik brīnišķīgs cilvēks kā himnas autors Baumaņa Kārlis, tad arī rīcības komiteja bija priecīga, ka mēs piedāvājam šo vietu, kur stādīt ozolu un veltīt viņam, lai viņa spēks turpinātos, tad Viļķenē, Baumaņa Kārļa dzimtajā pusē. Tātad 4. maijā Viļķenē vietā starp baznīcu un kultūras namu stādīs Latvijas 100-gades ozolu, kas veltīts Baumaņu Kārlim. Savukārt otrs ozols mājvietu radīs Skultē pie represēto pieminekļa. Jūnija sākumā Limbažos, Lielezera krastā uz pērn uzbūvētās lielās skatuves norisināsies koncertu uzvedums Pasaka Kurbats. Radošā komanda ir jau ļoti daudz strādājuši, tātad visiem jau mums ir zinām pasaka par kurbadu, kas ir ārkārtīgi spēcīgs latviešu tāds simbols un simbolizē ļoti tāds nozīmīgas lietas tieši latviešu cilvēka dzīvē, ētiskās lietas, morālās lietas, stiprās lietas, spēku. Un tādas svarīgākās varbūt īpašības un ne tikai īpašības, bet svarīgākās vērtības, kas mums ir. Un tad tiek piedāvāts, ka šī pasaka, šī multimediālā pasaka, šī pasaka, latviešu tautas pasaka, tiks ielikt koncertu uzvedumā, kur muzicēs un mūziku rada un kopā un pasaka tēls veidot caur mūziku. Latvijā un visā pasaulē zināmā grupa Skaidfodžer, kas ir cilvēki ar savu mūziķi ar tādu ārkārtīgi dziļu dzīves filozofiju, latviskā filozofiju, kas savos koncertos to pauž ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Latvijas 100-gadei veltītajā uzvedumā savīsies kopā dažādas mākslas, kas veidos neaizmirstamu piedzīvojumu uz Lielezera un Krāšņās dabas fona. Kas tad mēs esam Latvijā, kas ir, pasaka kā caurvijās, kad tieši varbūt vīrietis un vīriešu spēks, kas mums ir ļoti svarīgs, un kur vīrietis no bērna iziet dažādas attīstības pakāpes un kļūst par varoni. Tas viss veltīts tam,
lai mūsos būtu šis spēks, ja, ka mūsos arī ir spēks, bet lai mēs stiprinātu savu spēku. Un, manuprāt, arī tas, ka tas nav vienkārši koncerts, bet koncerta programma ar ārkārtīgi dziļu stāstu, latvisko stāstu. Radošā grupa ir sazinājusies arī ar folkloristiem, ar Janīnu Kursīti, ar Valdu Muktu Pāvelu, kas ir bezgalīgi priecīgi par to, ka lūk, kas notiek ar šo pasaku. Šo pasaku mēs rādīsim caur dažādām mākslām un iepazīsim caur dažādām mākslām. Varbūt lasot vienkārši pasaku, mums liekas, viņa ir diezgan smaga un varbūt ne tik viegli tveram, bet, manuprāt, es domāju to, ka ja mēs viņu redzēsim caur šīm dažādu veidu mākslām, caur mūziku, caur deju, caur runu, nokļūstot dabā, pašiem esot tajā vietā, it kā esot klāt, manuprāt, mēs arī sapratīsim to vēstījumu labāku. Projekts ir ļoti spēcīgs, tāpēc arī izmaksas nav mazas, un kopsumma sastāda aptuveni 130 000 eiro. Limbužu novada pašvaldība no savas puses ir atvēlējusi līdzfinansējumu 30 000 eiro apmērā. Ja viss izdosies kā ieplānots, tad koncerta izrādi varēsim vērot jau 3. jūnijā. Sestdien Limbužu kultūras namā norisinājās nebijis notikums – mikrofona aptauja 2017. Tajā gan par dalībniekiem, gan skatītājiem bija kultūras nama tautas mākslas kolektīvu dalībnieki. No iespējamiem 11 dalībniekiem finālā iekļuva 8 labākie, kuri šajā vakarā demonstrēja savu māku izpildīt populāras latviešu estrādes dziesmas. Aptaujas koncertu vadīja Valmieras teātra aktieris Girts Rāviņš, vēlāk viņam pievienojās arī kolēģis Imants Strats. Pirmajā mikrofona aptaujā startēja radošā apvienība Labi, ka reiz bija tā, kurā mēs varam atpazīt ansambli Reiz bija un kapelu Labi, ka tā. Viņi piedāvāja savu variantu 80. gadu nogalē tik populārajam videoklipam Komunālais blūz, grupas Remix un Igo izpildījumā. Šīs dziesmas autori ir Aivars Hermanis un Māra Zālīte. Radošā apvienība Labi, ka reiz bija tā, nenoliedzami parādīja savu attieksmi pret šo muzikālo tēmu. Pūtēju orķestris Lemisele un diriģents Jānis Kaģis konkursā izpildīja Raimonda Paula skaņdarbu no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Varbūt piedāvājums īsti neatbilda ilgadējam mikrofona aptaujas tradīcijām, bet jebkurā gadījumā mūzikas labais izpildījums priecēja klausītājus. Sieviešu koris Kalme uzstājās ar Raimonda Paula un Vizmas Belševicas dziesmu Kamolā tinēja. 1980. gadā Imantas Krastiņa izpildījumā šī dziesma mikrofona aptaujā izcīnīja 1. vietu. Kalmes variants daudz neatpalika no savulaik dzirdētā. Viņas arī neizmantoja fonogrammu, bet dziedāja pašas. Mūsdienu populārās mūzikas studija mūzikas spārnos meitenes iejutās savulaik pazīstamā kvarteta dāmu pops tēlos, kuras ar dziesmu Varbūt rīt pirmo reizi uzstājās 1989. gadā, bet gadu vēlāk izcīnīja 2. vietu mikrofona roka aptaujā. 1980. gada mikrofona aptaujā Jāņa Groduma un Aivara Neibarta dziesma grupas Kredo izpildījumā Ziņģe par bailēm ieguva 3. vietu. Šo viņu panākumu centās atkārtot jauktais koris Doma, un jāsaka, ka tas viņiem arī saudabīgi un interesanti izdevās. Austekļa Limbužu teātris savā priekšnesumā centās izmantot vairākus teātra izrādēs redzētus tēlus. Tādēļ arī varbūt Raimonda Paula un Imanta Ziedoņa dziesma Tā es tevi mīlēšu izskanēja ļoti pārliecinoši, un skatītāji to uzņēma ar lielām ovācijām. Vidējās paudzes deju kolektīvs Jampadracis mikrofona aptaujai piedāvāja dziesmu, kas 1982. gada aptaujā izcīnīja pārliecinošu 1. vietu. Vēlāk arī tika izmantota populārajai Ulda Žagatas dejai. Tā ir Raimonda Paula un Leona Brieža kokverts Cielaviņa. Jampadrača dejotāji pat mācēja piesaistīt Jāņa Paukštello līdzinieku, mūspuses mūziķi Raimondu Brikmani. Izskanēja pārliecinoši.
Kā pēdējā aptaujā piedalījās kultūras nama darbinieku radošais kolektīvs ar Borisa Rezņika un Daiņa Dobeļa pazīstamo grupas Eolika dziesmu Daugava jeb Sarauj Daugava ar visai raibo izpildītāju sastāvu. Un priekšnesumi bija ļoti interesanti. Un šeit pazūd robežas starp dziedātājiem, dejotājiem, starp teātri un citām mākslām, jo skatos, viss tas sajaucās vienā lielā kokteilī. Un man vienmēr ir liels prieks par to, cik cilvēki šajā vakarā ir ļoti atraktīvi, cik cilvēki šajā vakarā ir ļoti atvērti un dalās ar savām pozitīvajām emocijām. Un šis vakars katru gadu, man liekas, ir viens no gaidītākajiem, jo tas ir pasākums, ko Limbažu kultūras namas kolektīvs dāvina saviem pašdarbniekiem. Kā jau tas kārtīgā mikrofona aptaujā pienākas, labākie saņēma kultūras nama un sponsoru sarūpētās balvas. Tiesa gan, tās šoreiz bija sevišķi izmeklētas. Kas bija tā kā sagatavotas no vietējiem uzņēmējiem, no vietējiem zemniekiem, jo latvieši jau ir zemnieku tauta. Un Limbaži tai skaitā. Tāpēc arī šīs īpašās dāvanas kā kartupeļu maisa, kā žāvēta gaļa, vai ābolu sula, vai mēlītes želejā. Tas viss bija ar īpašu domu, lai cilvēki šajā vakarā vairāk sajustos kopā. Un lai šīs dāvanas tiktu arī cienātas, baudītas šajā pašā vakarā, kamēr viņi visi sēž pie kopēja galda un izbauda šo pašdarbnieku vakaru. Savas balvas pasniedza arī novada kultūras dzīves vadītāja Mārīte Saulīte un pašvaldības deputāts Māris Beļaunieks. Notika arī klātesošo balsojums par labāko mikrofona aptaujas dziesmu. Te vislielāko atzinību guva Ausekļa Limbažu teātra, deju kolektīva Jampadracis un radošās apvienības Labi, ka reiz bija tā priekšnesumi. Uzzinājām arī, kāpēc aptaujā izskanēja komunālais blūzs. Izrādās, ka ansamblim un kapelai nav savas mēģinājuma telpas un pat vietas, kur nolikt savas notis. Uzzinājām, ka tuvākajā laikā to centīsies labot kultūras nams un novada pašvaldība. Tuvāko mēnešu laikā kultūras namā sāksies renovācija. Un tas nozīmē, ka kāds no kolektīviem iegūs jaunas telpas, kāds no kolektīviem iegūs uzlabotas mēģinājuma telpas. Un ieguvēji būs arī ne tikai pašdarbnieki, bet būs ieguvēji arī Limbažu pilsētas iedzīvotāji. Jo, ja pašdarbniekiem būs vairāk vietas, kur nodarboties ar mēģinājumiem un kavēt vakarus, lai piepildītu savu vaļasprieku, tad savukārt Limbažu pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt vairāk koncertus, vairāk kino, filmu piedāvājumus. Un, jā, biežāk iegriezties kultūras namā. Tas būs ieguvums kopējs gan mums, gan arī tiem, kas nāks uz kultūras namu. Un mēs, protams, jums varēsim arī atkal sveikt ar skaistām, labi sakārtotām telpām, ar jaunu dizainu, ar jaunu garderobi. Tā būs tāda liela skaista dāvana, es domāju, sagaidot Latvijas 100 gadu. Ballē par patīkamiem brīžiem rūpējās grupas Kredo kādreizējie mūziķi ar solistu Gunti Veitu priekšgalā. Gadskārtējais kultūras nama pašdarbnieku vakars bija kā neliels atpūtas brīdis pirms spraiga sezonas noslēguma darba, pirms kārtējām skatēm un nozīmīgiem koncertiem. Pagājušajā nedēļā Latvijas sarkanā krusta Vidzemes nodaļā Limbažos jaunā ielā 1 bija kārtējā Eiropas Savienības atbalsta programmas pārtikas un higienas paku izdales diena trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Šajā reizē bija saņemts arī jauns papildinājums pārtikas pakas mazuļiem. Turpinās pārtikas paku izsniegšana trūcīgām personām, tāpat arī higienas paku izsniegšana trūcīgām personām. Un šobrīd Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām radis iespēju papildus atbalstīt arī tās trūcīgās un krīzes situācijā nonākušās ģimenes, kurās aug mazi bērni. Šomēnes tiks sākt papildus pārtikas preču komplektu izsniegšana trūcīgām ģimenēm, kurās aug bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem. Komplektos 3 vecuma grupām būs mākslīgā ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un maziem bērniem, biezpatras maisījumi, augļu un dārzeņu bieziņi, arī bieziņi ar gaļu un sausiņi. No tām 5 ir biopreces. Tādējādi nodrošināt kvalitatīvu, ekoloģiski tīru, pilnvērtīgu pārtiku ar augstu uzturvērtību un bez mākslīgām piedevām. Uzsveru vēlreiz, ka šīs bērnu pārtikas komplektus varat saņemt papildus jau esošajām gan pārtikas, gan higienas pakām.
Jau tuvākajā nākotnē mazuļi līdz 24 mēnešu vecumam saņems arī higienas preču pakas, bet par to sīkāk pastāstīsim, kad Sarkanais Krusts būs šīs pakas jau saņēmis. Pagaidām ir svarīgi, lai esošās bērnu pārtikas pakas tiktu izdalītas un vecākiem būtu skaidrs, kad un kā tās saņemt. Šo te bērnu pārtikas komplektus mēs sāk izsniegt ar šī gada janvāri, un saņemt trūcīgās personas var. Tātad, ja izziņa ir izsniegta uz 3 mēnešu periodu, tātad var saņemt 2 reizes izziņas izsniegšanas periodā. Pārtikas pakas var saņemt Limžas jaunā ielā 1, Salacgrīvās ielā 2, Skultes pagasta pārvaldē Mandagās, Staicelē dienas centrā Parka ielā 2 un Puiklas sabiedriskajā centrā. Atgādinam, ka gan parastās pārtikas pakas, ko jūs saņēmāt līdz šim, arī higienas pakas, gan arī šīs te jaunās zīdaiņu maziem bērniem pakas drīkst saņemt tikai par tekošo mēnesi. Netiek izsniegtas par iepriekšējo vai nākamajiem mēnešiem. Tātad atbalsta programmas pakas var saņemt trešdienās no 14. līdz 16. Limbažos jaunā ielā 1. Pagājušo ceturtdienu Limbažu sākuma skolā viesojās sporta deju treneris Dainis Aparjots no Saulkrastiem kopā ar saviem audzēkņiem, lai iepazīstinātu ar sporta deju pamatiem, kā arī lai sniegtu dažus paraugu demonstrējumus. Sākuma skolas direktore pastāstīja, ka šis pasākums notiek ar mērķi piesaistīt skolēnus jaunai interešu izglītībai, kāda līdz šim skolā nav bijusi. Manuprāt, sporta dejas attīsta bērnos gan stāju, gan papildus arī sportiskās aktivitātes, gan bērni iemācās labāk komunicēt un izjust mūzikas ritmus. Un man liels prieks, ka mums piedāvāja savus pakalpojumus Saulkrastu deju sporta deju skolotājs Dainis Aparjots, un mēs labprāt priecāsimies sadarboties ar viņu un cerams, ka šodienas skatītāji būs apmierināti ar to, ko viņi būs redzējuši un dzirdējuši un pieteiksies šim interešu izglītības pulciņam. Es ļoti gribu aicināt visus vecākus pieņemt lēmumu, piedalīties, ļaut saviem bērniem piedalīties šajā pulciņā. Pulciņš, protams, ir par maksu, 15 eiro mēnesī, bet tās ir 8 nodarbības. Tā naudas izteiksmē tā nav liela summa. Deju pasniedzējs uzskata, ka sporta dejas ir tāds labvēlīgs sporta un kultūras apvienojums. Sporta dejas iedalās divās grupās – Latvijas dejas un standartdejas. Standartdejās ir tādas dejas kā lēnais valsis, fokstrots, kviksteps, vīnas valsis, tango. Savukārt Latvijas dejas ir tādas nedaudz strājākas dejas, kuras sastāv no tādām dejām kā samba, čeļačā, džajus, pasadoble un rumba. Arī 5 dejas, tās ir radušās vairāk vai mazāk Latvijā, Kubā, Argentīnā, Brazīlijā. Un tās standartdejas, tās ir tā kā Eiropas dejas vairāk. Ja? Zālē bija sapulcējušies skolēni un vecāki, lai uzdotu dažādus jautājumus saistībā ar sporta deju iespējām un piedāvājumu. Redzējām, ka zāli piepilda lielākoties meitenes, tāpēc interese bija arī par to, vai iespējams mācīties dejas, ja nav pārī puiša. Dotajā brīdī, varbūt ne tajā pašā īstākajā brīdī sākam, to vajadzēja varbūt vairāk rudenī darīt, ja? Bet rudenī bija citas visādas lietas un mēs to nevarējām realizēt. Bet jā, 4 mēnešos mēs varam pilnīgi tos pamatus iemācīt bērnam. Mēs pat varam uztaisīt kādu turnīriņu savstarpējo mūsu lokālā mērogā. Ja? Un ir vērts pacensties, es domāju. Dejošana notiks 2 reizes nedēļā. Sāksimies 3. Tur būs 2 grupiņas gan. Pirmā būs 3, otrā būs bez 10:4, ja nemaldos. Sākam 1. 2. klasīt, pēc tam tie vecākie bērni. Jā, ar puišiem tā jau visos laikos ir bijusi problēma, jā, bet kaut kā mēģināsim risināt viņu. Jo parasti ir tā, kad atnāk viens puisis, un viņš pasaka draugam, ka nav nemaz tik traki. Droši var nākt un mēģināt. Klātesošie ar sajūsmu vēroja, kā Una un Tomas dejoja. Turklāt viņi šīs dejas apguvuši vien pāris mēnešu laikā.
normāli sāku dejot apmēram oktobrī, varbūt vēlāk. Un tāpēc, kad es domāju, ka man vēlāk tas noderēs un es varēšu ar kādu forši uzdejot un arī braukt, piemēram, sacensībām un tā. Sāka dejot mana māsa, un viņa teica, ka tur ir forši, un es domāju, ka es tikai aiziešu pamēģināt bišķu, bet tad man ļoti iepatikās, un es sapratu, ka dejošana nav nemaz tik traka, un sāku pastāvīgi dejot. Man sporta dejās visvairāk patīk braukt uz konkursiem un tādām lietām kā šeit, kad šodien mēs demonstrējām dejošanu. Mazajiem dejotājiem, lai kaut ko iemācītos, ļoti būtiski ir arī labi sastrādāties un saprasties ar skolotāju. Viņš māca labi, un tagad arī pēdējā laikā, kad mums bija jāgatavojās, viņš mums mācīja daudz, arī vairāk nekā parasti, un arī tas daudz palīdzēja. Dainis Aparjots no saviem audzēkņiem sagaida interesi un aizrautību, lai ne visi mācītos tikai priekš sevis, bet kāds izvirzītu arī tālāk ejošus plānus un tiektos uz tiem. Ja kādam ir radušies jautājumi, varat zvanīt deju trenerim pa tālruni 29 43 44 33 vai arī apmeklēt viņu nodarbībās sākuma skolā otrdienās un ceturtdienās no 15 līdz 17. Mūža izglītības un veselības veicināšanas centrā Filcītis aptuveni pirms mēneša aizsākās Pound fitnesa nodarbības ar īpašām bungu vālītēm, kas ļauj veselīgi izkustināt ķermeni interesantiem no 5 līdz pat 85 gadiem. Nodarbības vada fitnesa trenere Sandra Taube, kura visas kustības piemēro katra individuālajām vajadzībām un fiziskajai sagatavotībai. Pound fitness, tas ir uz bungu nodarbības, uz bungošanas pamata saistīta fitnesa nodarbība, kur mēs darbojamies ar lipstikiem, jeb bungu vālītēm, kas ir garākas, ne bet īsākas un nedaudz resnākas par parastajām bungu vālītēm. Nodarbības laikā tiek izpildītas dažādas kustības. Pati nodarbība apvieno spēka vingrinājumus, jogu, pilates, protams, arī aerobikas elementus. Mūzikas pavadībā izpildām dažādas kustības, iesaistot šīs bungu vālītes. Nodarbības laikā sadedzinām aptuveni 900 kalorijas, sasitam aptuveni 15,000 reizes šīs vālītes un ietupjamies aptuveni 9,000 reizes. Ļoti sviedrējoši, ļoti priecīgi, ļoti jautri, ļoti aktīvi un ļoti izaicinoši. Nodarbības ir paredzētas gan, lai nomestu lieko svaru, gan, lai vienkārši izkustētos un relaksētos. Tā ir ritmiska nodarbība, kur mēs varam dzirdēt katru kustību, un tas mūs tā kā uzlādē pozitīvi, un nav pilnīgi neviena diena bijusi, kad mēs aizējam saguruši vai ar lielāku nogurumu mājās nekā atnākot. Mēs vienmēr esam pacelāti visi nodarbībās, kas piedalās, un arī es pati, un pēc tam var vēl māju izmazgāt. Un, protams, es ieteiktu varbūt nedomāt, ka tas nav priekš manis. Protams, ir horeogrāfija, pie kuras vajag pieturēties, bet arī neviens par rokām vai par galvu nesit, ja to nevar izdarīt. Kā jau es teicu, jebkura kustība var piemērot jebkurai fiziskajai sagatavotībai. Pieņemsim, ja arī cilvēks ir mazliet ar paaugstinātu svaru vai ar daudz paaugstinātu svaru nekā, pieņemsim, sabiedrības standarti nosaka, droši var nākt. Mēs izdomāsim, kā šo nodarbību piemērot tieši šim cilvēkam. Galu galā, lai viss kļūtu pozitīvs un lai pašam būtu lielāks prieks. Galvenais ir to darīt priekš sevis, nevis priekš citiem. Es šeit uz Pound Fitu nāku jau kopš viņš ir izveidojies. Mani uzaicināja, ļoti interesēja. Pats labākais, kas šeit man patīk, ir tas, ka iegūst enerģiju ļoti daudz. Un arī mājās pēc šī treniņa iet ar ļoti milzīgu enerģiju, jo šeit nāk ļoti pozitīvi cilvēki. Nu jā. Es noteikti ieteiktu nākt arī citiem apmeklēt Pound Fitu, jo šeit nāk ļoti pozitīvi cilvēki. Nāk, protams, gan jaunieši, gan arī vecāki cilvēki. Un vecuma ierobežojumi šeit nav pilnībā. Nu, protams, paši mazākie varbūt nē, bet jaunieši noteikti droši var nākt. Kā redzam, tad nodarbības ir saistošas nevien dāmām, bet arī puišiem.
Tā kā visi ir laipni aicināti pievienoties esošajai komandai. Šeit viss notiek ar lielu aizrautību un pilnu atdevi. Ir skaidrs, ka šāda veida fitnes uz brīdi liek apmeklētājiem aizmirst par visu, kas notiek ārpus šīs telpas, lai pilnībā izbaudītu katru kustību un sadzirdētu vālīšu ritmisko skanējumu. Pound fitnesa nodarbības Filcītī notiek katru trešdienu 8:30 vakarā. Interesēties pa tālruni 29 60 55 43. Klāt februāris un Limbažu kultūras nams ir ieplānojis atkal jaunus un aizraujošus pasākumus, kas ļaus mums liederīgi aizvadīt savu brīvo laiku. Labdien, mīļie limbažnieki! Jau sveču mēnesī, kurā mēs tūlīt iekāpsim iekšā, tātad februāris mums ir sveču mēnesis. Un tāpēc es jūs visus sveicu šajā jaukajā februāra laikā, kad ziema pie mums atkal atgriezīsies un nedaudz arī augstumiņš būs. Un tad, protams, negribēsies īpaši iet no mājas ārā, bet Limbažu kultūras nams jūs aicinās un piespiedīs jūs nākt uz Limbažu kultūras namu, lai baudītu jaukus pasākumus. Jau 3. februārī no rīta 9:30 kultūras nams gaidīs mazos apmeklētājus uz izrādi Smurfiņu un meža olimpiādi, kurā būs daudz sporta un dažādu pārsteigumu. Bet 4. februārī uz gadskārtējo koncertu Seno draugu sadāns jūs aicinās senioru deju kolektīvs Sakša, kurš kopā ar draugiem no Straupes, no Cārnekavas, no Salatsgrīvas, no Siguldus un vēl no daudziem citiem Latvijas novadiem jūs aicinās kopā baudīt jauku koncertu un paskatīties, cik jauki un cik atraktīvi mēdz būt cilvēki, kas jau ir nedaudz pāri vidējam vecumam un kuriem deju solis ir tuvs un mīļš, un jums būs iespēja iestīties jau pirmo reizi dejās, kas tiks dejotas Latvijas 100-gades dziesmu un deju svētkos. Bet tiem, kam tuva ir teātra māksla, mēs aicinām 5. februārī un arī 11. februārī doties uz teātra māju, kur Inta Kalniņa atrādīs izrādi Dzels Magnolijas. Savukārt tos, kurus interesē humors, parodijas un dažādas aizraujošas situācijas, tiek aicināti 11. februārī 7. vakarā uz Jolandas Suvorovas jubilejas izrādi 91,5 minūtē apkārt pasaulē. Jolanda Suvorova, tas ir īpašs komentārs neprasa. Viņa ir ļoti amizanta, atraktīva būtne ar lielisku humoru izjūtu, ar lieliskām parādijas spējām. Un šajā reizē viņa to nedarīs viena. Viņa, protams, būs kopā ar draugiem. Un ar viņu kopā uzstāsīs parādīja meistars no Sanktpēterburgas, Vadims Džas, kur jums ir iespēja redzēt. Būs elektroniskā akordeona virtuos no Kanādas, kurš atskaņos daudzus skaņdarbus savādākā instrumentālā versijā. Un jums būs interesanti arī paklausīties pasaules slavenus skaņdarbus viņa interpretācijā. Un, protams, par visu horeogrāfiju, kas valdīs šajā te amizantajā humora šovā, domās horeogrāfi no Grūzijas, Kamī. Tā kā jums ir iespēja rezervēt biļetus un apmeklēt šo interesantu koncertu. 12. februārī notiks senioru koru kopmēģinājums, kas noslēgsies ar šo pašu koru koncertu. 18. februārī pie mums ir stand-up izrāde ar Maksimu Trivaševicu. Un viņš ir viens no Latvijas, arī varētu teikt, virtuoziem improvizācijas teātrī. Un viņš ir viens no talantīgākajiem arī šiem Latvijas māksliniekiem, kurš ir savu popularitāti un slavu parādījis ne tikai Latvijā, bet arī jau pasaules valstīs citur. Un šī ir īpaša iespēja pastīties mums uz viņu šeit Limbažos. Tā kā, ja jums ir tuva improvizācija, tad droši nāciet uz kultūras namu un baudiet šo viņa izrādi, kur būs stāstījums par politiku, par dzīvi, par interesantu skatījumu uz dažādām mums ierastām lietām. Bet 25. februārī kultūras namā būs balle kopā ar grupu Galaktika un vakara vadītāju Valmieras teātra aktieri Atti Bētiņu. Tā kā lūdzu rezervējiet vietas pie galdiņiem, nāciet labā noskaņojumā, jo kas gan var būt labāks dejot pie vienas no Latvijas populārākajām grupām, šlāgera aptaujas uzvarētājām, grupas Galaktika. Uz tikšanos Limbažu kultūras namā!
Iepazīstināsim ar galvenajiem kultūras sarīkojumiem un sporta sacensībām turpmākajā nedēļā. Piektdien, 3. februārī, 9:30 Limbažu kultūras namā izrāde bērniem Smurfiņi un meža olimpiāde. Sestdien, 4. februārī, 10:00 Limbažu Lielezerā zemledus makšķerēšanas festivāls Sudraba Asaka 2017. Pieteikšanās līdz 9:50 Lielezera pludmalē. 14:00 Pocīma kultūras namā stūrīšu amatieru teātra izrāde Līnenas skaistuma karaliene. 18:00 Limbažu kultūras namā deju koncerts Seno draugu sadancis, senioru deju kopa Sakša un vidējās paudzes deju kolektīvs Rotadata uzņems kolēģus no Siguldas, Suntažiem, Cēsīm, Straupes, Salacgrīvas un Cārnikavas. Svētdien, 5. februārī, sabiedriskajā centrā Lādes Vītoli adīšanas nodarbība Haruni Lakats. No 10:00 sporta hallē Olimpiskā centra Limbaži 2017. gada telpu futbola čempionāta pirmā sabraukuma spēles. Otrdien, 7. februārī, 10:00 un 12:00 Limbažu bērnu un jauniešu centrā teātra izrāde Baltais lācis superzvaigzne.